Mani sauc Elvīra Čaika. Es esmu šeit mājas ceļniece. Mums ir tādi pasākumi, informācijas dienam. Tieši to, ko nedzird, nezina un nevar saņemt. Ja notiek lielie pasākumi, piemēram, nedzirdīgo diena, tā ir mūsu populārā diena, un tuvojoties Ziemassvētkiem, arī mums ir tāds pasākums. Un vēl pie tām pasākumam ir tādi interešu klubs, nedzirdīši nosaukumi tāds ir. Lielākā daļa mums daugavpilieši, bet biedrībā vēl ir uzskaiti no Līvāniem, brauc pie mums uz pasākumiem. Es paskatos tajā internetā, dažreiz ir aizdomīgi, varu paskatīties, bet dažreiz pārbaudu, vai patiešām tas ir īsta informācija. Dažreiz ir šaubas. Jā, patiešām man interesē tas, tāpēc viņi daudz palīdzēs kaut ko pareizi uzrakstīt, kādu programmu uzzināt, vai tas patiesi prece, oriģināla prece. Man patiešām tāds vārds bija svešs. Es nezināju, par ko būs runa, bet ļoti interesanti bija tas pasākums. Jā, man vēl līdz šim ir galva, sāku domāt, ļoti interesanti bija patiešām. Jā, man patiešām tas ir noderīgi. Vēl varat nākt pie mums un būtu man noderīgi jūsu tā nodarbības. Patiešām ļoti interesanta izstāstīja par krāpšanu. Zinu, ka daudzi cilvēki esot iekrituši un tā ļoti populāra tā tēma. Tas nav domāts tieši dzirdīgiem, arī nedzirdīgiem ir ļoti noderīgs un arī mums arī iekrita nedzirdīgie krāpšanas lietā.